Vasali Latgulas stundī studējā Tenis Bikovskis. Šudiņ goda pēdējā raidījumā, ka īrosts goda nūtikuma apskots. Atsevērsim iz tū, kas tad mūsu prot aizvadētē 2025. godā svarīgs nūticis Latgulā. Ar kū itas gods īs viesturē, i kā ītekmēs nūtikšanas iz prīkšu. I šodien kopā ar mani Latvijas radio Latgulas studijā Rēzekņā, muni kolēģi, Latgulas žurnālisti, Latvijas radio Latgulas studijas vadītoja žurnāliste Renāta Lazdiņa, Latvijas televīzijas ziņu dienesta korespondente Dinija Miļanova-Bikovska, kā arī Daugavpils portāla Čaika LV žurnāliste Anna Luīze Ruskule. Vasarā. 2025. gods, varbūt tai otri izskrīsim par inči, ar kū mīsim kotram jis paliks atmiņā, dāmas, ar kū jūs saprot, itas gods beja nūzēmīgs Latgulā, Renāti? Nu, noteikti ir pašvaldību vēlēšanām un pēc vēlēšanu paģiram. Mēs jūs toreiz raidījumā pat nosaucam, un man rodīs, ka tas ir tāds diezgan labs apzīmējums. Nu, man vēl pošajā, itas gods, laikam, izazēmēsīs arī ar tādu sopēgu lītu, kai krimināla lītā par Justīnas 7-gadīgos noslapkavošanu tika pasludinots sprīdums, protams, tur ir apelācijas un tā, bet Latvijas radio mums izgoja vairāku sēriju podcasts par itū nažielīgu notikšanu, un tur viss goda sokums bija tur par un ap itū notikumu, par to, kā vispār var tik nažielīgs notikums notikt, un kā mēs visi varam vai nevaram vai nedrīkstam tolerēt pret vardarbību jebkaidu un jebkur. Un tad goda otrā pusē tas sasaucās kaut kādā ziņā ar Stambulas konvencijas, jebšu par vardarbību konvencijas peripētiem Saeimā. Nu, teiksim, ne tādā tīšā nozīmē, bet kaut kas tur sasaistījās. Tā Stambulas konvencijas atbalstam arī Daugavpilī pasaukums bija. Jā. Dinija, kai tev noteikti leidzīgas lītas, kā Renātē? Nu, droši vien arī lietas, kas savā ziņā sasaucas, bet man varbūt tām abām lietām tas lielais konteksts, kas, protams, kopš 22. gada ir aktuāls, bet nav pazudis arī šogad, proti drošība. Un drošība varbūt arī tad divos aspektos. Viens varbūt ir arī pašvaldību aspektā. Tas, es domāju, tā diezgan nozīmīgi, kāpēc Renātas jau minētajām pašvaldību vēlēšanām mums ir iestājusies tāda jauna fāze, proti šobrīd tomēr tas priekšsēdētājiem visiem šobrīd un viņu vietniekiem jāiziet pārbaudes, ko veic valsts drošības dienests, līdz ar to, tas varētu arī ļoti interesanti pēc tam izpausties, jo atskatoties arī uz šī paša aizējošā gada pašu sākumu, mums jau tieši Latgale arī izcēlās šai pašā jautājumā ar to, ka tieši šeit Rēzeknē bija vienīgais izpildirektors, kuram netika piešķirta pielaide. Tieši tā, mēs godu sokam ar ziņu, ka Raimundamu Ļehno valsts drošības dienests ir atteicis, ka izpildirektoram pīlaidi valsts noslēpumam, tas gan nav mazinojis īspēju Ļehno kungam strodot pašvaldībā, tagad tas ir mēra Bartaševiča padūmnīgs, kur pīlaidis jautājumu navajaga. Anna, kā no Daugavpils skatu punkta? Nu jā, gadu iesākām ar to pielaides jautājumu, un es domāju, arī līdz gadu beigām mēs arī neuzzināsim, cik daudz tad pašvaldību vadītāji dabūs pielaides. Mēs visdrīzāk jauno 2026. godu soksim ar leidzīgumu ziņojumu mēdījus, ka sokam 25. Tas nozīmē, ka beidzot atrasināt šis pīlaižu jautājums. Jā, tas termiņš jau tuvosies beigām, cik tad ilgi valsts drošības dienestam ir jāizskata tās pielaides un jāizsniedz vai nav jāizsniedz. Un tad atkal mums kā mēdījiem būs uzdevums, rakt dziļāk, un te ir arī svarīgs gadījums, ja mēs runājam par to valsts pielaidi valsts noslēpumam, ka Gats Truksnis nedabūja pielaidi, un tas ir tas pirmais skaļais gadījums, un mēs arī ļoti labi zinām, ka mūsu Latgales pašvaldību vadītājiem ir šīs krimināla lietas, kas varētu būt kā pamats, lai pielaide nebūtu izsniegta. Gan Rēzeknes gadījumā, gan Preiļu novada pašvaldības gadījumā. Bet par gadu, gads iesākās ar priekšvēlēšanu periodu,
vēlēšanas, protams, kur bez pārsteigumiem, kur ar pārsteigumiem, un tā mēs arī, manuprāt, kā mēdīji dzīvojam arī tajā politiskajā dienas kārtībā ļoti aktīvi, un arī Daugavpils gadījumā ļoti aktīvi arī beidzas gads, jo tur ir ļoti plašas reorganizācijas, kur ļoti aktīvi var sekot līdzi, un kā tad tas viss izvērtīsies praksē, jo svarīgākie lēmumi tiks īstenoti tieši sākot jauno gadu. Jo reorganizācija, ko šobrīd īsteno Daugavpils pašvaldība, stājas spēkā ar 1. janvāri. Renāte pīmiņā jau šo traģisko Justīņas gadījumu un šos tīsas procesus, kas šogad bija, bet mēs šogad vēl viens arī skaļš gadījums par mozu puiku Andreju un arī sprīdums šogad ir. Jā, ito gada sokumā notika nalaime, manuprāt, 1. februārī vai 2. februārī, kad divgadīgs puika Raizganas novadā, vecāku, te gan jāsaka, laikam, motes, nevierīgas attīksmes un arī alkohola dēļ aizgoja bojā. Un mani, laikam, labā ziņā porsteidz tīsu sistēma, kas tik otru izvērtēja itu gadījumu, un mums jau tagad 2. gada pusē ir arī sprīdums, kas gan, piemēram, tik veikli nazaveicās ar 7-gadīgos Justīnas itu izvērtēšanu, kas ir daudz garoka tīsa un iespējams vēl aizies līdz augstākajai tīsai. Tur garīs sprīdums vēl nav idūts, tīši laikam pirms svātkiem būs, tā kā tur vēl noteikti. Tas vēl viss nekas nav beidzies. Bet tos skaļos lītas jūs, protams, ir traģiskas, jūs, protams, ir šausmīgas, protams, neaptveramas, kā savu bērnu var nogalinot vai kā bērns var nosaļt vecāku navierības dēļ, bet par to daudz kolēģi mēdī mēs pošu runājam, bet vai tas viss, tos obas traģēdijas, vai jūs ir kaut kādā veidā ietekmējuši arī to sabiedrisko dūmu, arī to cilvēku sapratni par šīm jautājumiem, par to, kā jāsargāja savus bērnus, par to, kā jāzaverās līdz cilvēkiem, arī par trauksmes celšanu kaut kādā veida vardarbības situācijos? Kas sasaucās ar to, ko Renāte tu pīmiņēji pašā sākumā ar Stambulas konvenciju? Varbūt kaut kādā veidā atsasaucās, bet tas tikai parodīja itī gadījumi, tā kā itūs gadījumus mēs atspoguļojam, protams, mēdījos plašok, un tur izleida orā, cik orprotēgi mozas olgas ir sociālo dienesta darbinīkiem, bāriņtiesu cilvēkiem. Izleida orā, cik kompetentas vai nekompetentas itos īstodas ir, kur tīšām ārā viss, protams, ir atkarīgs no atalgojuma, jo tad tu vari piesaistēt vairāk vai mazāk labākus vai netik labus speciālistus, un tur izleida tas, ka mums principā ir jāpazaļaunās pašiem uz sevi, uz saviem kaimiņiem, jo sociālajos dienestos ir ļoti mazas īspējas tomēr viņiem palīdzēt un apsekot tādas saimes, kaut kā vērst uzmanību. Jā, jo es domāju arī tas, ko mēs tagad gada nogalē redzam, Tiesības sardze ir pievērsusi uzmanību bāriņtiesu darbam. Jācer, ka nākamgad no tā būs kādi praktiski rezultāti. Bet, protams, šeit ir arī pašvaldību atbildība, cik daudz tiek šobrīd arī topošajos budžetos veltīta nauda sociālajai sfērai un savā ziņā arī pašvaldību policijām. Bet mīsim arī mēdījos šos lītas bija samārā arī grūts pīkrisit atspūguļot, jo informācija ir nūslapanota, teikt, tas skar napilngadīgas personas, tad mēs pat nazinom gandrīz vai kurā tīsas ākā un kurā pilsētā aizteņībā pat sprīdums tiks nūlasāts, piemēram, tagad mozu Andreju bojā īšanas gadījumā. Tur, kur bērni ir, tur ir ļoti viss noslapanots un, kur cituši ir bērni, bet, vienas puses to var saprast, bet, piemēram, traģiskajā Justīnas noslapkošanas gadījumā, man rodīs, ka tomēr sabiedrībai ir vērts zinot vairāk, kā tas viss notika, tie nažielība, un ka dažkārt tomēr mūsu īstodes, timā starpā prokuratūra un kad
porok slepenoja lītas, jā. Nu, tā kā, ka mums ir tīsēbas zinot, jo gan par mūsu sabiedrības naudu, gan mūsu sabiedrība tika īsaistēta gan mekliešanos, gan obu bārnu mekliešanā un īsasaisties cilvēki. Bez jebkaidas, kā saka, atleidzēbas un jebko, un mums nav īspējas uzzinot kaut kādus detaļas, lai pēc tam, var saprast, kā varbūt citkort kaut kur reaģēt. Tāpēc man liekas, ko ir pašcenzūra, nezinu, piemēram, tur prokuratūrai vai policijai ir cīši augsta, ja tā drīkst izsacētīs. Tas mans novērojums. Es nezinu, iespējams, ka ir kaut kādas lietas, ko tiešām nedrīkst stostēt. Anna, tu arī Renātai piekrīt? Es tieši gribēju teikt, ka es piekrītu Renātai, jo, protams, ir tā klasificētā daļa, it īpaši attiecībā uz bērniem, ko sabiedrībai nevajadzētu izpaust. Bet jo vairāk mēs atklājam to daļu, ko varētu un vajadzētu atklāt, jo vairāk arī sabiedrība sāk aizdomāties par šādiem gadījumiem. Gan Andreja lietā, gan Justīnas lietā, jo tiešām, kā Renāta arī teica, tur bija iesaistīti plaši iedzīvotāju atbalsts un visi līdzpārdzīvoja un sekoja līdz tiem notikumiem. Un arī Andreja lietā, paldies arī Dinijai, kur izveidoja šo sižetu, ka atklājas tās detaļas, ka māte bija alkohola reibumā un kā tas viss notika, un tad arī cilvēki sāk domāt, ko tad es varu darīt arī ar savu bērnu, ko es varu kā sabiedrības loceklis darīt, ja es redzu, piemēram, kādu citu ģimeni, kur varbūt ir šīs alkohola problēmas, lai pasargātu, jo viens ir stāsts par pašvaldību atbildību un tā tālāk, bet te ir arī jārunā par sabiedrības atbildību. Un svarīgi, ka šie divi Latgales traģiskie gadījumi mums ir kā mācība, gan uz priekšdienām, gan arī, kā tad mēs varam rīkoties. Un divslaņikas taits vairs nanūteik, un sabiedrība teišam jau tūs trauksmis zvaņeņus rēc pošā sokumā. Bet es domāju, kolēģi pīkrisit, ka šūgot svarīgākīs notikums tomēr visā Latvijā un arī Latgulā šos pašvaldību vēlēšanas, un arī tas, ka vara Latgulas pašvaldībos dažos ir mainījusies. Varbūt papreparējam tā drusku seikok par tom pašvaldību vēlēšanām. Mēs te daudz mēdījus arī runājam, ka lielākais pārsteigums laikam ne tikai Latgulā, bet visā Latvijā varētu būt šis leivonu gadījums, kad jauns puisis atnok, īnok un vecūs bukus padzan, lokālos politikas. Tāpat jāsaka, padzan ar partiju, kas cik saprotu Leivonu pašvaldībā, viņam tā nebija īpriekš, tur, tā kā nebija aktīva. Jā, runa par Dāvidu Rubenu, kurš uzvarēja pašvaldību vēlēšanos Leivonu novadā ar jauno konservatīvu partiju. Jā, kas ir pilnīgi nulles īnoku partija īškā, kura arī valstiskā mārogā vairs nav nemaz tik aktīva. Tādā lielā politikā. Es vienkārši piesavienojos kaut kādai partijai, kura saskatīja īspējas, un te partijai imā saskatīja īspējas, un vienkārši ar sociālajiem medijiem tur aktīvi kaut ko darbojās, un redz, ka var. Un cik jiem ir 24 gadi, ja es nezinu. Jā, 24 gadi. Un man ir ļoti liels prīks vienkārši par to, ka ir jauns cilvēks, un par to, ka pormaiņas var notikt. Un pormaņas, vai tas būs uz labu, vai leivonīšiem tas viss noks par labu. Ja ne par labu, tad vismaz savaižok būs. Tas kaut kas interesants, kaut pasakot leidza, ka jauns politiķis izaug principā, niko. Dinē, tu pēdējos gados par pašvaldību darbu Latgulā esi daudz Latvijas televīzijā runājis. Tavuprāt, ar ko tas ir saistāts? Jā, Līvāna gadījums laikam ir tiešām atsevišķi varbūt pat pētījuma vērts, ja tiešām tas tāds kāpēc, kas bija tie iemesli, kas pārliecināja, kā Līvānu iedzīvotājus tieši balsot par viņu un kā vispār tas varēja notikt, bet, protams, ir jau arī citur notikusi šī varas maiņa. Mēs vispār, varbūt kopumā pat Latgalē tā ir arī citas pašvaldības, kur mēs redzējām tieši paudžu nomaiņu, Rēzeknes novads savā ziņā arī.
arī ir savā ziņā politiskajā pensijā, kaut gan redzēsim nākamgad Saeimas vēlēšanas, iespējas ir dažādas. Kurš varbūt atsagrīsīs. Jā, proti Monvīts Švarts arī tā diezgan atklāti pateica, es dodos prom no pašvaldību politikas. Varbūt pritū seiko, tas arī tā interesanti. Monvīts Švarts, kurš 31 godu to arī pošos sižetus savu tū pīmiņēja. Bet Leivonos jau arī 30, cik jūs tur bija. Jā, Vaivoda kungs. Sanok tā, tur bija tā, ka Rubenam, jaunajam mēram ir tik godu, cik godus ir valdies iepriekšējis. Jā, tieši tā, tas bija ļoti interesanti, bet tas, mēs varam paturpināt. Labi, tad Leivonos fenomens Rieziņas novadā ilgadējis mērs, kuram īspējams bija īspējas pat palikt. Un pīzdalētīs vēlēšanos notkul uzvarēt. Jām noteikti, ka bija. Bija īspējas. Jāmūt vārā, ka jo politiskīs spēks arī izveido koalīciju un jauns priekšsādātojs Rieziņas novadā Guntars Skudra. Bet ne visur pašvaldību vadētoji, kuri ilgi ir nostrodoši, aizīt ar gūdu poši. Grūts lēmums. Tu par kuru, piemēram, par Kroslavas novadu, kur ir Upenīka kungs, kas jau ir ļoti Dine, tu esi skaitījies, kurš ir mūsim Latgolā vecākīs? Man nedaudz vilšanās ir, ka mums nav nevienas Latgalē pašvaldību vadītājas sievietes. Starp citu, jā. Ir vietnieces pāris, bet sievietes nav, un arī diezgan domēs, arī diezgan tomēr tā proporcija nav tik varbūt tāda, kādu varbūt gribētos redzēt, domājot par Eiropas vērtībām, bet redzēsim, manis minētās jau Saeimas vēlēšanas, varbūt arī tās vēl kaut ko var interesantu nākamgad iezīmēt, kādas izmaiņas, jo ne visiem ir tik stabili izdevies kļūt par mēriem, arī minētajā Krāslavā, Balvos, tur šīs koalīcijas nav tik stabilas. Un vēl ļoti interesants gadījums ir arī Augšdaugavas novads, kur ir atkal brīnumaini tāda ļoti interesanta politiska schēma, kas ir, protams, jau ir bijusi Latvijas politikā, ja nemaldos, proti divus gadus valdīs vienas partijas vadītājs Šitai mēs iepriekšējā Latgulas stundī arī par to runājam, ka Proma kungs... Megā demokrātija. Aizbauta kungs voda Augšdaugavas novadu pēc 2 gadiem vadās Proma kungs. Tas arī tā ir interesanti un Latgulā vienīgo pašvaldību, kura tāda vīnošanos. Rotējošais mērs. Bet ar ko jūs saprot, tī priekšsādātoja gadu 10 turās pie tīm omotim? Kā ir siltas vītas? Jautājums, kāpēc pašvaldību iedzīvotājiem gribīs par viņiem uz priekšu balsot? Tas nozīmē, ka tie stabilitāte iedzīvotājiem tomēr ir vērtība. Kad kaut kā tas cilvēks ir zināms, tad vienkārši Leivonos, es domāju, tur ir tāda rūpnieciski attīstīta pilsēta, kur ir diezgan daudz jaunu cilvēku īnokuši pazateicoties tīm lilajiem un pasaules līmeņa uzņēmumiem. Tur tiešām ir, teiksim tā, varbūt pilnīgi nozamainējis vai arī vienkārši ir labs, jauns cilvēku sastāvs, kuri domāja iespējams, drusciņ progresīvāk, ja drīkst tā izsacēt. Modernāk. Jā, varētu būt. Un mēs labi zinām pēc statistikas, ka, piemēram, Latgolas dienvidu novadi ir vieni no tīm novadiem, kas pēc statistikas ir vecākī cilvēku sastāva ziņā. Un viņi balsoja par savam vērtībām, par stabilitāti. Tā kā stabilitāte, es domāju, ne partiju, bet stabilitāti. Stabilam vērtībām. Cilvēkiem, kas ir stabili, sieši savus krāslus. Bet, kolēģis, runājot par šom stabilam vērtībām, tomēr mēs vairākos tātad Latgulas pašvaldību šie politisko varu nūzamaiņā. Bolvūs, Preiļūs, Rieziņas novadā, varbūt drusku seikāk. Bolvūs, Trupaunīka kungs šobrīd ir priekšsādātojs Maksimova kungu, viņš ir atstojis aizborta šajā gadījumā, un leidzīgi arī ir Preiļūs, kur Adamoviča kungs opozicionārs ir uzvarējis. Tādas
Īspējams, tamos pašvaldībos, kur bejusi tāda drusku skaļoka un nopietnāka opozīcija, tur arī ir šos politiskos tādas, lielokas pormaiņas un arī. Noteikti. Vienkārši ļoti labs demokrātisks process. Man liekas, ka ļoti, ļoti labi, ka cilvēki acīm redzot, ir bijuši aktīvoki. Teiksim, ne tā, kā, teiksim, Daugavpilī vai Rēzeknē. Bet tas, ka Daugavpilī Elksniņa kungs tik porlīcinoši uzvar un opozīcijā, tā saucamajā, vai ir opozīcija, vai nav ir tikai viens cilvēks, un tā nevar saprast, vai tas viens tur reiz ir opozicionārs vai nav. Man ļoti patīk, ka mums tajā piecvieliešanu paģeru raidījumā vīna politologiem vai politologs pasacīja, ka vajag pazavērtīs uz tiem cipariem. Nav tā, ka visi Daugavpilīši ir atbalstījuši vīnu politisko spēku, vienkārši diezgan maz ir aizgojuši uz tom politiskam, tā kā uz vieliešanam, un tad, kad tu proporcionāli sadali, nav tik. Vienkārši ļoti daudzi neaizgoja uz vieliešanam, un tāpēc tas politiskīs spēks, kas ir uzvarējis, tad es arī dabūju. Anna Diniena. Tur arī bija diezgan liels skaits, aizgāja 43,5%, kaut kas, man liekas, tas bija balstīsīgiem, no balstīsīgiem, bet te ir arī svarīgi, ka ļoti daudzi palika tieši zem šīs 5% barjeras un attiecīgi politiskajam spēkam Saraja Latgale tika tie 69%. Bet ļoti, ļoti interesanti Daugavpilī vērot to, ka tā pati partija, kurai 14 vietas, viņa arī savā starpā ļoti ik pa laikam šķeļas viedokļos. Un ir tīpaši kontekstā ar reorganizāciju. Un tas arī varbūt... Saīt, ka viņi nav tik draudzīgi, ka Elksniņš tūstosta. Šis ir arī stāsts par to, kad deputāts ieņem silto vietiņu kaut kur citur ārpus domes. Piemēram, mums ir politiķe, deputāte, kura ir Krievu kultūras centra vadītāja. Un tad, ja tiek runāts jau par viņas sfēru, tad kā domas deputāte, viņi var būt dažādi viedokļos. Bet īstenībā, ko es gribēju arī par to progresīvā pateikt, Daugavpils domē ir sieviešu pārsvars. 8 deputātes un 6 jāsanāk, 6 vīrieši. Un tas uzreiz parādās arī tajā, ka viņas aktīvāk iesaistās, viņas neklusē. Viņas ir tīpaši, ja par medicīnu, tad tie, kuri pārstāv medicīnu, tie arī iesaistās diskusijās. Un īstenībā tas ir arī tāds pārmaiņu punkts. Mums ir jāsadzīvo ar vienu tiešām politisko spēku. Viens deputāts opozīcijā nosacītā, viņš jau tāpat tās lēmumu nekādu nemainīs. Bet ļoti svarīgi, ka arī viņi kā viens politiskais spēks diskutē. Kā tas beigsies, pirmkārt jāskatās, kas būs Saeimas vēlēšanās, un vai viņi 4 gadus noturēsies pilnā sastāvā, tas arī ir ļoti labs jautājums. Jā, man šķiet arī, ka, ja mēs sākumā runājām, ka Līvānu gadījums vairāk varbūt pat tā Latvijā tā koptēlā skatoties pārsteidza pozitīvi, tad Daugavpils vēlētāja izvēle un Rēzeknes vēlētāja izvēle, manuprāt, Latviju kopumā vai vismaz kaut kādu arī Rīgas sabiedrības daļu pārsteidza tieši negatīvi, tieši Daugavpils tātad gadījumā, kā jau runājām ar šo ļoti vienveidīgo izvēli gandrīz vai, un Rēzeknes gadījums arī, tomēr daudziem ir nesaprotams, kāpēc rēzeknieši balso vēlreiz par cilvēku, kurš ir noveda pilsētu pie bankrota šļīkšņa, būsim gudīgi. Bet, tas ir, es domāju, ka diezgan likumsakarīgi ir tas cilvēku sastāvs, kas dzīvo Rēzeknē, vecuma struktūra un arī tas, ko cilvēki redz. Uzvarējušo partija visvairāk sevi reklamēja. Bija viena no aktīvākajām, tos citas mazākos... Kolēģi no Baltikas runāja, ka opozīcija ir kaut kur pagrīdā. Jā, teiksim tos tā saucamos latviešu partijas, jos ļoti vālu vispār apsavienojās kaut kādos sarakstos, ļoti vālu vispār kaut kur soka prezentēt savu, kāda tī saraksti tur būs, bet, piemēram, uzvarējušo partija, joprojām jiem ir birojas un jī gatavojas arī uz Saeimas
vēlēšanām. Viss ir politiski ļoti koalīcijas pareizi. partija Rēzekņī nav biroja. Es domāju, ka tas ir tāda laba politiska, kā jodara, jo cilvēkiem, kas grib startēt gan Saimas vēlēšanos, gan pašvaldību vēlēšanos, ir jāzaver konkurentiem. Jā, mēs redzam tātad, ka Šlesera un Bartaševiča tādiem kopējiem politiskam apvienotajam spākam Rēzekņā ir šeit tātad šos telpus, par ko Jauni aktīvi darbojās. Bet Latvijas koalīcijā, visas valdības koalīcijā esūšos partijas nacionāli jauno vīnotība, reģionu apvienība, šis kopbirojs bija, kur partijas rafīnošos no šom telpam ir atsasacījušos. Vai tas nozīmē, ka tādas nūpītnos Latvijas partijas ir arī atsasacījušos cēņas par varu Rēzekņī? Jau pēc vēlēšanu rezultātiem mēs runājam par to, ka Daugavpils un Rēzekne tīri no Latvijas viedokļa ir atstātas novārtā, jo tāpat jaunā vienotība nenāca uz Daugavpili startēt, un arī viņas varēja, latviskās partijas, tās sauktās, viņas varēja vienkārši apvienoties. Jo visi skaidri zināja, ka Elksniņš ar savu jaunizveidoto politisko spēku, viņš ir spēcīgs līderis zināmā mērā. Bet vienkārši vajadzēja apvienoties, un tad varētu būt kaut kādas izredzes. Bet arī par to reklamēšanos. Sarau Latgala bija vislielākie reklāmas izdevumi, un pārējie, pirmkārt, viņi par vēlu sāka vispār runāt ar sabiedrību, un viņi arī nepietiekami daudz runāja. Bet mēs zinām arī to, ka Elksniņa kungs Daugavpilī izmantojot pašvaldības resursus, pieteikuši lielu naudu, veltēja sevis reklamēšanai komerc medijos. 600,000, jā. 600,000 4 gados, jā. Un mēs nanulīksim arī to, ka Elksniņa kungam ir draudzēba ar vairāk mediju īpašniekiem, kur pat šogad bija redzamas tādas lītas, kā daži laba komercstacija politiķi nosauc par žurnālisti un tā toļok. Un tas nebija visai smuki, manuprāt. Komerc struktūros var darēt daudzas lītas, kamēr tos ir likumā pieļaujamas, līdz tur kaut kādiem konkrētiem termiņiem. Un, viņi izmantoja visas iespējas. Es uzskatu, ka vienkārši, ja kāds no politiķiem, citus partijus porstoviem grib tikt dūmē, Saeimā vai kur, им tīšām ir jāstrādāja visi 4 un vairāk gadi. Tas nav, ka vienkārši cilvēki gribēs pormaiņas, un tad viņi meklēs, kurš tad varētu porstovēt. Nā, viņiem ir joredz. Cilvēki ir gana slinki, viņiem ir joredz jau acu priekšā, par ko balsot. Skaņ Latgulas stundē, itos dīnas Latgulas stundī ar kolēģam, Latvijas radio Latgulas studijas vadētoja Renāti Lazdiņu, Latvijas televīzijas ziņu dienesta korespondenti Dini Jemiļanovu Bikovsku, arī Daugavpils portāla Čaikalvē žurnālisti Annu Luīzi Ruskuli runājam par to, kas tad Latgulā šūgot tāds svarīgs noticis, kā pagojis itas gods. Jaunīs gads tātad soksīs ar pīlēžu jautājumu. Eisumā runājot, varētu tas kaut kāda veida īvīst arī pormaiņas Latgulas politikā, jo šobrīd nav atbildēts jautājums, vai pīlēda bijis tādiem odiozim politiķim, kā Bartaševičam un Elksniņam. Un Adamovičam arī, jo ir krimināli tīsots. Interesanti jau ir ziņa tikai tas vien, ka tos daudzas no tām pīlēdiem šobrīd termiņi ir pagarinoti. Tas jau kaut ko līdzināja, ka tur ir ko pietēt un skatētīs vai vienkārši. Varbūt vienkārši trūkst kapacitātes visus laicīgi izvērtēt, jo tas tomēr tur 3 mēnešu periods visiem 42 pašvaldību. Tur ir gan vītniekiem, gan diezgan daudz. Bet ja kādam viņam naīdūs izdarēs, tāpat kā truksņi saitisku iemeslu dēļ atsakopsīs pats vai turēsīs pie sava krāsla? Es domāju, ka būs tīsa darbi. Būs interesanti, jā. Jo viņiem visiem ir tīsēbas, kā saka, atspākotīs. Jā, es atļaušos prognozēt, ka visdrīzāk tā nenotiks, bet ļoti gribētos arī tomēr varbūt kaut ko vairāk uzzināt arī par tiem iemesliem sīkāk, uz kā tieši tad valsts drošības dienests balstās, cik mēs noprotam pēc dažādiem viņu pārskatiem, ka tur ir, šīs krimināla lietas, arī dažādas atkarības, un trešais ir, proti, tiešām šī saistībā ar Krieviju. Daudzi priekšsēdētāji ir atzinuši, ka agrāk jau tas nebija nekas aizliegts, un galā arī
Eiropas Savienība atbalstīja pārrobežu sadarbību, piešķirot dažāda veida finansējumu, bet tas ir jautājums tomēr arī ar šo politisko nokrāsu, kādas, kuram ir sadarbības, un tieši arī tas politiskais skatījums uz jautājumu, kur varbūt nodeldētais, par ko jau daudzi smejas, kam pieder Krima, bet tas joprojām ir politiķi identificējošs jautājums. Jaunie vēlētie deputāti ir Rieziņas pašvaldībā, Bartaševiča partijas nevarētu domāties atbildēt uz šo jautājumu. Es piekrītu Dinijai, ka būtu interesanti uzzināt vismaz tos pamata kritērijus, pēc kuriem tiks vērtāti. Ka vismaz tas nav noslēpums, arī pamata kritēriji. Oļekno kungam laikam neideve viens no tomēr pamata argumentiem ir tas, ka viņš bija atrodams čekas maisūs. Ja tā, tad tas arī ir interesants kritērijs, pēc kuriem vērtēt. Visu slepenī dīnesti sabiedrībai tu seikok napaskaidroja, der kam. Ja mēs nozaveramies filmu TTT tīklā, tad jau pēc kā tur mūsu maisos tikt, tad jau arī ļoti vienkārši varētu tikt. Tāpēc, vai tas ir kritērijs un cik nopietnas tas ir kritērijs? Kuram cilvēkam? Vai ne? Nokušgad Saimas vēlēšanas, kā jūs domājat, dazadaļās tī, kas varbūt šobrīd tai molā pagoši, vai tī, kas nav īvēlāti? Vai pazaudieši varu? Vispār likās, ka vajadzētu vairāk strodot šobrīd jau politiķiem vajadzēja jau būt plakātim un busiņim un kaut kādam varbūt Zīmesvētku dovanas būs, tā kā tur ir bijušas pašvaldības, kuras jau... Parunājam par citam lītam, itas gods Latgulas lauksaimniekiem visai vīglas, leitavas, dobas... Tādas katastrofas nebija vīgli zemniekiem, atstojas kaut kādā veidā īspaidu arī uz jaunu 2028. gadu? Man liekas, ka ir atstojis diezgan vairāki zemnieki runāja par to, ka viņiem ir jāsamazina gan ompulkus, gan kaut kādus iespējamos potenciālo attīstību jāsamazina uz kaut kādu tehnikas īgodi. Tu sacīja vairāki lelī pīrobežas zemnieki un plus vēl pīrobežas zemniekiem tas trīcīns bija ar to, ka de gola tā arī diezgan vālu, tā bija informāti par to pretmobilitātes likuma, tu visu gaitu un kā tad tas viss jūs skars, kur nevien Lītavas lauksaimniekus ietekmē ļoti. Vispār pēdējo godu dažādas dabas kataklizmas, bet arī tas, ko atzina mums arī vairākos sarunos pīrobežas lauksaimnieki, ir tas, ka te drošības situācija, mēs tā kā saprotam, ka mēs šobrīd Latvijā esam drošībā, bet tas, ka mēs atcerunamies pie pašas robežas, tas, protams, veicināja to, ka to zemes pie pašas robežas jom kreitās vērtība un nav tik vienkārši dabūt vai kredītus vai kaut kādus atbalstus, lai tu zemi izagodotos, un te ir liela problēma. Plus tam visam vēl dabas kataklizmas. Jā, protams, zemnieki droši vien ir ļoti, ne visi, protams, bet ir atsevišķums tiešām piemēri, kas ir tādi tiešām mums kā paraugi tieši patriotismā, bet vienlaikus, protams, jebkurā politiskā aktivitāte arī, kā teikt, ir tikai uzslavējama, bet man tāds bažas māca, vai tomēr šie paši zemnieki nevar arī sākt tikt izmantoti kaut kā politisku iemeslu dēļ, gan vietēju kaut kādu ambīciju sakarā, gan arī cik mūsu zemnieki ir noturīgi arī pret kaut kādu Krievijas sētu dezinformāciju. Līdz ar to tā būtu lieta, kam varbūt būtu jāpievērš arī lielāka uzmanība, jo, kā es sākumā runāju, tiešām drošība arī bijusi aktuāla un vēl būs aktuāls jautājums. Jā, skatīsimies, kā notiks šī zemju atsevināšana. Tikko aktualizējies arī jautājums par dzelzceļa sliedēm, kas arī, tas ir tieši te fiziski Latgalē. Tomēr ir daudzas lietas, ka tomēr gribētos, lai sabiedrība varbūt arī vairāk par šo uzzina
ātrāk un skaidrāk tieši no tiem pirmavotiem, nevis no arī ir bijis piemērs arī no dažiem labiem politiķiem, kas tas ir arī tāds izaicinājums mums mēdījiem, reaģēt pirmajiem, nevis ļaut to darīt savu skatījumu uz dažādiem notikumiem, pirmajiem veidot tieši politiķiem. Anna, tu Čaikā šogad esi daudz runājusi par šīm drošības jautājumiem reģionā. Izaicinājumu visiem šogad bija pieteikuši daudz, gan šis hibrīd karš uz robežas, šos nelegālos migrantu sūtiešana Latvijā iekšā, gan tagad pēdējī šī meteo balonu lidinošana uz Latviju ar tom kontrabandas cigaretēm. Kurus tu redzi tū pozitīvu, kas 25. gadā tagad mēs ir šitajā drošības jautājumā šeit Latgolā atrasinots, un kas varbūt tas, kas pīklaboja tavuprāt? Pirmkārt, jā, īstenībā šodien es tieši runāju ar valsts policijas pārstāvjiem, un tieši šīs meteozondas un arī bēgļu situāciju viņi min kā primāro izaicinājumu. Lai gan tā ir valsts policija, kuri sniedz tikai atbalstu valsts robežsardzei, un to pašu īstenībā minēja arī Nacionālajie bruņotie spēki. Tas nozīmē, ka mums arī kā sabiedrībai un kā dienestiem tieši šī situācija, kas nāk no Baltkrievijas puses, ir viens no lielākajiem izaicinājumiem, kas ir gan nelegālie robežšķērsotāji, gan kontrabanda. Un tas ir noteikti tas, pie kā mēs vēl strādāsim, bet strādājot ļoti daudz ar šiem drošības jautājumiem un runājot ar dienestu pārstāvjiem, ļoti svarīgs ir šis kopējā sabiedrības atbildība, jo viņi tomēr, lai kā viņi dara savu darbu, viņi dara savu darbu. Bet mums, tāpat kā arī zemniekiem, tāpat kā mēdīju pārstāvjiem, tāpat kā vienkārši sabiedrībai, mums ir jāsaprot, ka mums ir gan jāsako līdzi, kas tad notiek, jo tiešām ar to pretmobilitātes infrastruktūras izveidas likumu tur līdz pieņēma Saeima. Tur bija vienkārši visas iespējamās versijas, kurus tur īpašumus, cik tālu, Daugavpils vispār tur jau bija norakstīta, lai gan Daugavpils nemaz nav tos 6. Jā. Kā veidot dezinformāciju? Tāds burbulis tur aizgāja. Un tajā brīdī bija svarīgi, ka vispār ir šī informācija. Un ka mēs uzreiz reaģējam, un ja ir nepatiesa informācija, tad mēs, ir tie fakti, ko tad tiešām tā aizsardzības ministrija grib paveikt. Un ļoti svarīgi, mums visiem iesaistīties tajā, jo tiešām Latgalē ir sarežģīti tas, ka tie iedzīvotāji, pirmkārt, viņiem ir mazāks uzticamības līmenis mēdījiem, ja tīpaši, ja tie ir nacionāla līmeņa mēdīji, viņi vairāk uzticas vietvarām. Un arī vietvaru vadītājiem Vietvaras bīži nopirk vietējus mēdījus. Jā. Un tas ir gan Rēzeknes, gan Daugavpils jautājums un problēma, un mums ar to ir zināmā mērā arī jācīnās un brīžiem arī jāsadzīvā, ka tomēr pašvaldību vadītāji, arī pašvaldības kopumā maksā mēdījiem par saturu, bet mūsu uzdevums ir pavisam cits. Mūsu uzdevums ir sniegt gan Latvijas televīzijai, gan arī Čaikai sniegt objektīvu informāciju, nevis vienam vai otram politiķim komplimentējošu. Bet šis patvērtņu jautājums civilos aizsardzības situācija arī Dini ir taisieši šo šižetu, ka Latgolā ne visas pašvaldības grib apģūt tū naudu, dažas nam, lielāko daļa nam, citas saka, pamozu tej naudu, Labāk vispār neko nedarīt. Jā, tad nedaram neko. Laikam mēs gribam tad patvērtņā, lai spā būtu, jo ja nav spā patvērtņā, tad nav tāda, kā saka, zolīda patvērtņa. Man liekas drusku, es varbūt neesmu ļoti izadziļinājusies tieši patvērtņu jautājumā, tā ir ļoti sēki, bet man liekas, ka ar to patvērtņu jautājumu tas ir, tāds, pirmkārt, tas ir viens no jautājumiem, ar kuram mēs godu sokam, ar to mēs varam pabeigt un principā gandrīz tādā pašā līmenī. Es joprojām dzīvodam Rēzeknē, es joprojām nezinu, kur mana tuvāk. Labi, tur ir ļoti pareizi Anna
Luiza sacīja, ka vajag pašam ļoti, kā saka, interesēties un būt ļoti aktīvam, kā iedzīvotājiem, tagad dabūt telefonā 112 šo te aplikāciju, un tad tur izpietēt, bet tur es raudzīju pietēt, un tur man likos zili brēnumi, kas tur ir sazējumāti vismaz man, tamā brēdī, kad es vieros. Ko darēt cilvēkam, kurš nalītētu? Tieši tā, kuram varbūt vēl ir podziņa telefons. Varbūt. Taču tādi cilvēki. Un man rodīs, ka tas jautājums, pirmkārt, no vienas puses tātad pamos tiek komunicēts, dažādu, mēs esam aicinoši uz radījumu, bet man liekas, ka tomēr vēl vairāk vajag kaut kā runāt arī pašam pašvaldībam, pašam iedzīvotājiem uzdot uz vaicojumus savam tur namsaimnīkiem, vēl tur kaut kam. Bet otra līta pašas pašvaldības ar to naudas jautājumu, man liekas, te otkon mēs braucam auzos. Visam vajag būt, tā kā, kāpēc kaut kādas gromatas. Bet tad, kad izastoja stunda X, nekādas gromatas vairs nastrodot, tur mums jau vajag vismaz pamatiņu kaut kādu. Un cilvēki beistās atkal ir kaut kāda pašcenzūra. Arī pašvaldībos ir tātad vai tā, ka VGD ir kaut kādi tī ieteikuma rakstura tī, normatīvi, vai nikai. Bet tad, kad izastoja stunda X, tad tīm normatīviem arī vairs nav nekādas, tur vairs neviens nezavirsīs. Galvenais, ka ir kaut kas, vismaz kaut cik apstrot. Man liekas, ka mēs baigi turamies pie burta, un tas mani apbāda no itamā dzēves punktā, kur mēs esam. Parunājam par to, kāds itas 2025. gads. Gribēju vēl par patvērtnēm. Turpināju otrai. Tas ir nopietnas jautājums. Tas ir tiešām nopietnas jautājums, jo mēs arī padziļināti pētījām šo, un mēs gājām arī uz patvērtnēm, kādas ir Daugavpilī. Dažas ir ļoti labā stāvoklī, dažas ir tiešām briesmīgā, bet stāsts ir vairāk par to, ka mums kā sabiedrībai baigi neinteresē īstenībā. Tas patvērtnes, kamēr mums nav jāiet uz turieni, mums neinteresē. Mums ir vienalga, kur viņas atrodas, jo Daugavpils gadījumā viņiem ir izstrādāta gan karte, kur patvērties, gan arī, kur evakuēšanās gadījumā mēs pulcējamies. Bet cilvēki zina tu? Cilvēkiem tas tiešām neinteresē. Neinteresē. Man ļoti tas ir bēdīgi. Somijā es nesen redzēju video, kur viens blogeris ir apbraukojis Somiju, man liekas, ka tie bija Somija, ar viņu pieredzi par patvērtnēm, kur viņiem patvērtņu vietā šobrīd ir tā kā pazemē un dažādos formātos patvērtnes uztaisētas vairāk cilvēkiem nekā vispār Somijā dzīvoja. Un jo visam ir, vai tur ir iekšā baseins, vai tur ir sporta zāle, vai tur ir ledus halle, vai tur ir globoja. Jā, vai tur ir bērnu laukums. Un tos visas, laikam, 80 vai 90% patvērtnes ir ikdīna apdzīvotas. Ielāgotas ikdīnas vajadzēja. Un cilvēki zina, ka viņi tur trenētīs hokejā, un ka ekstundā te ir arī patvērtne. Jā, tas ir ļoti svarīgi, jo mēs viena no patvērtnēm bija bērndārs, un tad tu zini, ka, ja tur ir patvērtne, tad krīzes situācijā tad tie bērni arī tur patvērsies, ja tas, protams, ir bērndārs laiks. Daugavpiļas vēlšas gadījums, kuru mēdījus arī kolēģi, arī nevalstiskos organizācijas daudz par to runāja. Andreja Elksniņa, Daugavpils mēra dzeivošana pori saviem līdzekļiem. Nav tas noslēpums, ka es staigāju biksās, žaķetās, kuras maksāja 1000. Neviens īsti nesaprot, ka es to var izagodotīs un tāds pilnīgs klusums. Arī šogad bija tāds gadījums, ka Elksniņa kunga ģimeņas eipašumā bija policijas gastiešana, bija šis nelegāls pīslāgums elektroteiklim. Šobrīd saprotu, ka Elksniņa kunga radiņīkis caur sīvas pusi laikam tiks saukti pie atbildības, bet, kā jūs to visu... Tādi radinīki. Kā jūs to visu situāciju redzat, jo mēdījus kolēģi, TV3 stūreiz, kad tu atklū Nazabeidi un sabiedrībai sacīja, ka pat Daugavpils īstodis negribēja braukt uz to adresi. Un mēs redzām, ka arī policija atdeve to lītu Zemgaļas reģiona porvaldē un Latvenergos turīņi brauca darbinīki cita Latvijas gola. Vai teišām mēs Latgolā tik ļoti
politiķi ir saistāti atkarīgi un īstodis atkarīgas un nazagribīs vēl kaut kādus te šausmus tostus izdomotīs. Nu, zin kā tas norāda uz ietekmes sfēru, jo, jā, pirmkārt tas nelegālās elektrības pieslēguma gadījums, ka mēs tiešām novirzam Vidzemes reģiona policiju, bet arī, piemēram, tas pats 9. maijs. Mēs arī ļoti labi zinām, ka pie paša pieminekļa, kur pulcējas cilvēki, tur nav vietējie valsts policijas darbinieki. Tur arī ir Vidzemes, Zemgales reģions, un tas ir signāls tomēr, jā, ka varbūt tā ietekmes sfēra vai arī 9. maija gadījumā varbūt arī tas lojalitātes jautājums. Un tas ir ļoti svarīgi, bet svarīgi ir apzināties, kāpēc tā ir. Un vai tiešām arī tas pats mēdīju jautājums, ka politiķi joprojām kontrolē mēdījus, politiķi izrādās varētu arī kontrolēt likumsargus. Policisti, pareizāk sakot, politiķi šūgot mēģinoja ietekmēt policiju, tātad atceramies šo gadījumu, ka Tropa kungu valsts policijas Latgulas porvaldes vadētoju politiķi centās numalnot, ka jisit, ka esot taicis šaits visiem līkūt valsts valodā runājot, un tas bija pirms vēlēšanām. Jā, bet par to naida kurināšanu starp latviešiem un krieviem tajā gadījumā tas ir, Latgalē šis jautājums ļoti labi aiziet, jo tiešām krievvalodīgo ir liels īpatsvars krievvalodīgo un tas izraisa tādu rezonanci un arī, man liekas, pāris dienas atpakaļ es redzēju, ka valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā arī pirms tad... Darbā porbauda ar lojāliem jautājumiem. Jā, bet manuprāt, ņemot vērā, ka mēs jau kopš 22. gada dzīvojam, tomēr, kad Ukrainā notiek karš un šis drošības jautājums mūs skar it īpaši, tad šiem jautājumiem tomēr vajadzētu būt dienas kārtībā, jo tie ir dienesti. Viņi darbojas atbilstoši likumam un tomēr kaut kādiem... Tīši tā, un aizstošos valstiskos, latviskos un mūsu nacionālos vērtības. Jā, Te nav nekāda Krīveja, un izskatās, ka daži lobby prokrīviski pretvalstiski elementi to nav sapratuši. Vienkārši tas ir stāsts par to, kāda būs šo dienestu darbinieku rīcība reālā krīzes situācijā. Lai nav tas, ka mēs atdodam Latviju vienkārši tāpat. Parunājot vēl par to, kāds šis 2025. gads bijis kultūrā, sportā Latgolā. Tādi lieli notikumi, Latgolas dzīsmu svētki Daugavpilī, festivāls Baltika Daugavpilī, arī dzīsmu svētki. Jaunīšu dzīsmu svētki. Jā, un tur Latgola sevi ļoti labi parodīja. Mums ir pirmā vieta un arī... Balvu koris tur bija. Mums ir balvu koris, labākīs skolu koris jauktīs Latvijā. Ne tikai Liezekņis, Zāmu koris. Labi sevi parodīja. Tur mums ir daudz ar ko lepotīs. Manuprāt, vispār likās, ka mēs pamaz izceļam dažkort vietējos tos kultūras censūņus, jo, teiksim, balvu diriģenti, kas strodoja ar daudziem, ja uz dzīsmu svētkiem aizbraucam, likās ar 3 sastoviem. Kad cilvēki tur strodoja no rēta da vakara ar dažādiem kolektīviem un arī, protams, tikai ar to milzīgu darbu dabūja to atzinēju un stāvu ovācijas. Un tas ir ļoti pateikami. Dinija, tu arī taisies ižeta par šo balvu kori, jaukto kori. Talantīgi jaunieši. Jā, daudz talantīgu, gan šis koris, gan droši vien viens, kas piedalījās dziesmu svētkos un devās, un tas varbūt arī atgriež pie jautājuma par skolām, par to, cik daudz un kāda vide veidota tur, un tur arī mēs redzam izmaiņas dažādas. Skolotāju paaudzes tomēr arī mainās. Atļaušos teikt, gribētos gan laikam Latgalē redzēt vairāk no tās pašas iespējamās misijas, dažādus skolotājus varbūt, kas atnāk un māca,
Un tad arī ne tikai šī kultūra, jā, pareizi bija arī viens no tiem pozitīvajiem stāstiem, ko izdevās izcelt. Tur sākotnēji gan pirmavots vietējais mēdījis Preiļu pusē skolotāja, kurai izdevās salīdzinoši īsā laikā ukraiņu puisim iemācīt latviešu valodu. Tas tāds iedvesmojošs stāsts, un arī tas arī savā ziņā atgriež pie tā jautājuma, cik svarīgi tomēr arī tas patriotisma un kultūras jautājums savijās ar valsts valodu, jo tas arī ir bijusi tēma, kas šogad ir bijusi regulāri aktuāla dažādās pašvaldībās. Arī šī skolotāja paudze iespējams arī notiek tāpēc, ka tie nākas atzīt, ka mēs vairs pēc 30 gadiem nevaram atļauties to, ka mums skolās ir pedagogi, kas nerunā raiti, nespēja raiti mācīt jaunatni, jauno paudzi valsts valodā. Daugavpils vords arī tai pasaulis mārūga Anna šogad ir izacēlījis pludmalis volejbolis Anastasija Samoilova ir kļuvusi par pasaulis čempioni. Jā, vakar laikam Daugavpils doma lēma, cik tad beidzot piešķirs tos līdzekļus. Bijis pašvaldības prēmiju. Da. Bet īstenībā arī šis jautājums ir ļoti interesants, jo sākumā Jūrmalas novada vai Jūrmalas pilsēta, vai ne? Jūrmalas doma lēma piešķirt Tīnei Graudiņai un vakar lēma Daugavpils doma, kas ir daudz lielāka summa nekā Jūrmalas gadījumā. 9,5 gandrīz tūkstoši, tā lai es nekļūdītos. Par Daugavpils vārda popularizēšanu pasaulī? Par Daugavpils vārdu popularizēšanu, jā. Bet, par sasniegumiem, protams, tas ir milzīgs īstenībā gods un lepnums, ka tiešām, pirmkārt, ka viņi tomēr nāk no Daugavpils. Man kā Daugavpilietei ļoti liels prieks, bet vispār, ka Latvijas vārds atkal skan plašajā pasaulē. Skaņā šogad ne tikai sportā, arī varbūt ar pludmalis volejbolu, bet skaņā ar tū pošu filmu Straume, pie kura ir strodoši mokslinieki, kur izglītību ieguvuši Daugavpilī Saules skolā. Mums ir martā jau Oskaru dabūja. Jā. Kino akadēmijas balvu Oskars un tur mūsu pašu latgalīts ir strodojis, zemējis, visus tur tos, ne visus, bet daļa no tīm. Tas ir arī ļoti liels sasniegums. Tas nozīmē, ka, man arī patika, kā es sacīju, ka, kad tu lielus panākumus dzīvē vari sasniegt, pilnīgi vienalga, kurienes tu nāc. Tu vari nokt no laukiem, no dziļiem laukiem, vienkārši vajag īt, vuicētīs un kaut ko darēt, un tas nozīmē, ka jebkurš arī tepat Latgolā dzējojušies var īt, un galvenais ir darēt, un tas viens no darētojiem ir arī Vadims Bogdanovs, kurš mūsu arī tāds prieks un lepnums, kurš dabūja tātad Pētera Grestas Baltijas vārda brīvības balvu. Man liekas, ka tas arī tas ļoti labs un zemīgs. Landa, mīsim varbūt Vadimu visvairāk pazīsti. Jā, Vadims, manuprāt, tāds, ja vajadzētu izcelt aktīvāko Daugavpilieti, Vadims varētu būt aktīvākais. Un tās tēmas, par ko Vadims runā, un svarīgākais, ka, šajā gadījumā svarīgākais, ka viņš to dara tomēr krievu valodā. Jo tā auditorija ir tieši, kurai ir jāiedod šo te, ko Vadims rada gan par propagandas ietekmi, gan arī par lokālajām politiskajām tēmām, jo tās ir tiešām sabiedriski ļoti nozīmīgas. Un tiešām prieks un lepnums, un mums arī kā Čaikas komandai, jo Vadims ir bijis sadarbojies ar mums dažādos projektos, un te tomēr es atļaušos pateikt, ka tas valodas jautājums šajā gadījumā tomēr nav tā prioritāte, lai parādītu to patriotismu. Jo Vadims to lieliski dara gan kā režisors, gan kā aktieris, gan arī kā pilsoniski aktīvs iedzīvotājs. Man liekas, ka tieši nospēlēja par labu tas, ka es runāju tajā krievu valodā. Tad jū nedzirdētu un nespētu jūs uzrunāt to. Un tas formāts, kā es runāju, ar to humoru un ar to tādu,
Tādu diezgan vulgāri, tādu provokatīvu humoru, kas man ir radījis tieši uzrunāja, tieši to, ko es ļoti ceru, ka uzrunāja, jo jiem ir ļoti labi sekotoju tas reitings šobrīd, un tas vīnu tū mazu video, kad nozaverās daudzi pat 100,000. Bet galvenais ir tas, ka tie video arī ir diezgan salīdzinoši gari, kas Facebookā, TikTokā parasti neaiziet, bet viņš spēj uztvert to cilvēku uzmanību. Un tas ir ļoti būtiski, jo tas saturs tiešām ir ļoti nozīmīgs. Pirms tam napīmiņām Kartūras Gore bija tas jaunīts, kurš pēc traumas strodoja. Mēs Bogdanovu pīmanam uzvordā, pīmanam arī Artūru. Jā, Artūrs. Vēl šogad Latgolā arī daudz runots bija par skolu reorganizāciju, Bolvu novadam bija tādi nepopulāri lēmumi šļākt vidusskolas pūsmus. Uz priekšu arī vēl būs, jo tagad jau arī, kā saka, cilojās, ja tā drēkst izasacētīs Ludzas novadā par tom, neteiksim slēgts, bet, teiksim, par īspējamību, ka vajadzēs uz priekšu domāt par reorganizāciju īspējams gan Korsavai, gan varbūt Zilupei, jo skolānu skaits bīdējuši sazamazinājās. Dinē, vēl šūgot tāds svarīgs jautājums mīsim energo nātkarības stiprinošana. Tu poša bija te, kas bija uz Krīvejas rūbežus, tad, kad atvīnošu elektrolīniju no Krīvejas, pošais arī taisies televīzijai sižetus par šo baterējom Riezikņā, kuras jaudu uzturiešanai, jaudu ģenerēšanu uzstādātas Riezikņā. Tas arī tad šūgot tāds tūmār pīkri, tāds nozīmīgs notikums, ka mēs varam šo energo neatkarību sadarbībā ar Eiropu nodrošināt paši. Tas notiek, protams, un tās ir lietas, kuras tiek diskutētas, saprotu, ekspertu vidū, ka varbūt vēl pat varētu notikt raitāk un vairāk, bet te varbūt arī tas, kas jau šodien daudz izskanēja, ka viens ir, kā par to uzzina un kā to vērtēt sabiedrība šeit. Proti arī tagad par šo pašu dzelzceļu domājot, vai muita arī nesen pieteica, ka būs pamatīgas reorganizācijas, tas gan saistībā ar finansējumu, bet, protams, Latgales iedzīvotājiem pirmais droši vien jautājums, bet kā tas ietekmēs to manu darba vietu, to manu iespējami iztikas avotu, līdz ar to, te tiešām ir svarīgi saprast, kas ir tās varbūt alternatīvas, ko mēs piedāvājam vietā, jo arī citās sakaros mums, piemēram, es saprotu, ka nākamgad vērsies Grīvas cietums, arī mazāk darba vietu, ko es domāju, ka arī varētu uz kaut kādas sabiedrības daļas tulkot ļoti negatīvi. Līdz ar to, te būs darbs arī saprast, bet kas ir tas jaunais, ko mēs varam darīt, ko mēs varam rīkoties, un varbūt te tāds arī vēl neapzinātais arī jautājums, ko varbūt mūsu uzņēmēji varētu vairāk iesaistīties, viņi gan ir pauduši viedokli, ka tad attiecīgi aizsardzības ministrija varētu būt pretīm nākošāka saistībā ar to, kā mēs nostiprinam šo robežu, ka mūsu pašu uzņēmēji varbūt varētu gribētu vairāk iesaistīties, ražot pašus, piemēram, pretmobilitātes šķēršļus, droši vien arī cita veida infrastruktūru. Tas arī iesaistītos vairāk šie mūsu uzņēmēji, tas arī veicinātu šo pašu patriotismu. Tā ka tas ir arī viens no tāds izaicinājumiem, kas šogad parādījās un nākamgad varētu to, attīstīt. Jā, par to pašu slīžu jautājumu, ja es kaut kādā ziņā nākamgad, tiks cilots turpinots, tad jau mēs varēsim runāt, tas vienkārši tiešām mārā sasauksīs ar to, vai tad mēs portraucam visa veida ekonomisko, visa veida ekonomiskos attīcības ar mūsu austrumu kaimiņu. Un to, ka tas jautājums ir svarīgs, atcerēsimies, ka šogad arī vēl taisā tādu akciju beigsim barot loci. Jā.
Jā. Vienkārši tie ir ļoti svarīgi jautājumi, ka tieši tā kā Dinija sacīja, kā mēs arī nokomunicējam ar sabiedrību, jo tas, ka, piemēram, vairs neīs nikaida krava uz vai tos puses, tas arī ekonomiski ietekmēs ekonomiski cilvēkus. Un ar to ir jānokomunicē ar cilvēkiem, ja mēs vispār par to lītu runājam. Jo uz vīna pašā entuziasma un vārda drošības daudziem cilvēkiem ir par mazu. Viņam vajag saprast, kas ir tas, ko pretī dod. Tā kā Dinija saka, iesaistēt vairāk vietējos uzņēmējus, kaut kā viņiem aktīvāk tur kaut ko palīdzēt vai jūs uzrunāt. Tur ir ļoti, ļoti daudz tieši tādas komunikācijas jautājumu. Ejot iz raidījuma noslēgumu, jaunīs 2026. gads, starp citu šogad paziņoja, ka jauniešu galvaspilsēta nākošu gadu bijis Riezekņā. Kolēģis, kuri būs tīs pilgtākie notikumi, tos Saeimas vēlēšanas? Cerēsim, ka Rēzeknē būs jauniešu galvaspilsēta ienes vairāk jaunu cilvēku politikā, varbūt, vismaz kaut kādas vēsmas. Saeimas vēlēšanas noteikti, to es atļaušu pakomentēt kolēģiem, bet Latvijas rādio un Latvijas televīzija atver kādā sokumā studiju Daugavpilī, tā kā būs noteikti vairāk krošņoks, vai teiksim tā spilgtoks, pamanamāks saturs, mūsu Latvijas otros lielākos pilsētas sabiedriskajā medijā būs noteikti vairāk. Laicīgi atvērsies, jo tiešām vēlēšanas, manuprāt, būs spraigas un ņemot vērā, ka jau ar Stambulas konvencijas jautājumu Saeimā viss aktivizējās un noteikti tuvāk vēlēšanām arī aktivizēsies novadi un mūsu vietējās pašvaldības un politiķi, kuri ir varbūt šobrīd prom no aktīvās politikas, bet 26. gads atkal būs, kā mēs jau teicām, vēl pielaides jautājumi būs aktuāli. Kāda kampaņa būs? Kurš ko izmantos, kādi būs galvenie argumenti, jo atkal būs, tas Stambulas konvencijas jautājums noteikti nepazudīs, kuri izmantos vienu vai otru argumentu un kādi tie būs, bet, manuprāt, 26. gadā, tāpat kā arī šogad, nevajag aizmirst, ka tie politiķi tomēr arī strādās vēl 4 gadus priekš, nevis tikai priekšvēlēšana periodā. Vai mēs 26. gadā sagaidēsim politiskus lēmumus par pašvaldību nākotnē, jo mēs zinām, ka tomēr bija diskusijas, arī šogad bija diskusijas par to, ka šos jautājums tātad tika atlikts, ka šos, piemēram, Augšdaugavas novadu un Riezekņas novadu vajadzētu apvienot ar valsts pilsētām, tad tas politiski jautājums tika nolikts maļaņā. Šobrīd izskatās, ka tas pirms Saeimas vēlēšanām nevarētu būt visai ērts politisks lēmums šo vēlreiz aktualizēt un izvērtēt pēc būtības, bet ekonomiski, es varbūt atļaušos nedaudz subjektīvi, tas sanācis diezgan daudz pēdējās dienās pabraukāt pa mūsu tuvākajām kaimiņu valstīm, Lietuvu, Igauniju, un tas tāds novērojums ir, ka neteiktu, ka lauki ir izmiruši vai lauki nebūtu dzīvi, bet tā dzīvība, kas ir tieši tajās pilsētās, un ne tikai tur galvaspilsētās vai otrajās lielākajās, bet es pat teiktu top 5 lielākajās pilsētās Lietuvā un Igaunijā, to nevar salīdzināt ar to, kas ir šeit pie mums. Proti, tas, ko gribētos, ir tiešām lielāka kaut kāda ekonomiskā aktivitāte un uzmanība tieši mūsu abām tieši Latgales pilsētām, tad Rēzeknei un Daugavpilī un redzēs, vai tās pašas Saeimas vēlēšanas to varbūt arī kaut kā, jo apzināsimies, ka tomēr tieši šajās pilsētās ir vislielākais iedzīvotāju skaits, un lai arī
cik svarīgi varbūt un sentimentāli mēs skatāmies uz laukiem, uz novadiem. Tomēr 21. gadsimta būtība ir, tu vēlies attīstīties, tad tu jebkurā gadījumā dosies arī pēc kaut kādiem pamatpakalpojumiem uz lielajām pilsētām un gribētos redzēt, lai mūsu lielās pilsētas nākamajā gadā, 26. gadā, tomēr iegūst kaut kādus tiešām vai vēl jaunus lielus projektus vai investīcijas arī no privātās sfēras. Anna Luīza un Renāte, ko jūs varat sagaidāt no 28. gada? Paturpinājot Dinijas sacētu no privātā sfēra, privātās jomas, tās investīcijas, ko vajadzētu sagaidāt Latgolē, jo mēs joprojām šogad pabeigts, laikam jau, jā, tagad pabeigts Altops, jā. Tūlīt nodos eksploatācijā, un tas to tukšs. Un vai tik nav tā, ka tagad te pirmā beidzās uzņēmuma jau meklēšana beidzās ņarku? Jā, un man vienkārši rodīs, ka nākamīs gods un turpmākie godi izēmēs un parodēs vai tad mūsu politiķi liloka ranga vai mozoka ranga, un ne tikai politiķi, bet arī pašvaldību, tie īrēdņu tie daļa, jā. Vai mēs spēsim parodēt kaut kādu proaktīvu rīcēbu, lai piesaistītu cilvēkus, uzņēmējus, darboties gribošus cilvēkus un, kā mēs sakam, investorus. Investorus pēc būtības tāpat tas uzņēmējs vien ir, liloks, mozoks. Un tas parodies vienkārši, vai mēs spējam uz priekšu attīstīties vai nā, jo ja mēs nespējam piesaistīt, uzcelt mēs mokam, mēs arī Rēzeknē ļoti daudz ko mokam uzcelt, bet piesaistīt pēc tam investorus mēs namokam. Tas nozīmē, ka mums stāv tukšs. Jā, mums jozavoicās jaunas kompetences, kā marketingot savu novadu. Es piekritīšu, jo tiešām 26. gadā mums aizvērs Daugavgrīvis cietumu, un te pašā laikā Altops būs jau pabeigts un meklē investors joprojām. Un lai mēs nezaudētu, ja mēs vienā vietā zaudējam tās darba vietas un cilvēkus, tad otrā vietā mums vajadzētu tieši iegūt viņus. Jo tiešām uz laukiem atgriežas cilvēki no Rīgas, no ārzemēm, uz Latgales laukiem un uzsāk savu mazo uzņēmēju darbību, bet tīri tādi lielie projekti, kas, piemēram, ir Altops, lai viņš būtu dzīvotspējīgs. Un tiešām šeit ir pašvaldību, ministriju un arī citu iestāžu proaktīvs darbs, tā kā Renāte jau teica. Paldies, kolēģis, kā šodien atrodat laiku. Parunājam par aizvadēto 2025. gadu. Es ceru, ka tādas galvenos lītas mēs atcerāmies. Varbūt kāds klausieties tagad klausās i domāju, komentāros varētu ierakstēt, kas vēl šogad bija, bet itos bija, mūsuprot, tādas svarīgākos lītas šogad, protams, noteikti arī par kaut ko mēs arī varbūt aizmiersam parunāt, bet nokuš gadu arī klausietojim vēlēsim būt aktīvim, arī sadarboties ar Latvijas sabiedrisko mēdīju, ir kaut kas interesants rakstēt ne tikai komentārus, bet sūtēt arī kādu viestuli un īrūsinojumus un informāciju dūt, jo tikai tā mēs mēdī uzstrādājuši varam kočku uzzinot. Vēlreiz paldies vēlēsim viens otram, lai nokuš gadu veselība, izturība, viss tas labākīs. I šodien par 2025. gadu Latgolā sazrunojumies ar Asa Tenis Bikovskis sazrunojos ar Latvijas radio Latgolas studijas vadētoju Renātu Lazdiņu, Latvijas televīzijas ziņu dienesta korespondenti Diniju Miljanovu Bikovski, kā arī Daugavpils portāla Čaika LV žurnālisti Annu Luīzi Ruskuli. Paldies, sasdzirdēšanos jau jaunajā gadā, lai laimīgs i veselīgs. Visu labu!